Nu, jā, labrīt, webināru klausītāji. Tad šodien sāksim kārtināt par tēmu, kas ir aizvien būtiskāka, man liekas, Latvijas mežsaimniecībā un īpaši meža īpašniekiem un arī dažādiem speciālistiem par diskubāžu audzēšanas potenciālu. Šī tēma ļoti aktuāla, man liekas, šādiem globāliem pārmaiņu procesiem, kas notiek klimata kontekstā, bet te pašā laikā tiek ļoti būtiski atrast dažādus mežu ilgspējas risinājumus, kas palīdzētu to visu veiksmīgāk īstenot. Šādu informatīvo webināru Latvijas meža īpašnieku biedrība organizē jau vairākus gadus, lai nodrošinātu ar nozīmīgu, vērtīgu informāciju meža īpašniekiem Latvijā. Un šodienas webināra ieraksts būs pieejams arī pēc tam biedrības mājaslapā, Facebook un YouTube kontos. Un ejot uz mājaslapu īpaši meža īpašnieku.lv sadaļā notikumi, kur jūs varat redzēt vēlāk arī šo webināru ierakstu, bet arī citus iepriekšējos webinārus, ko ir organizējuši biedrība. Bet pirms es dodu vārdu šīs dienas lektoram, gribu pateikt paldies par šo iespēju, ko mums dod Meža attīstības fonds. Un šodien īpaši paldies Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silavai par šo iespēju piedalīties un novadīt šo webināru. Ja kādam ir jautājumi, tad droši webināra laikā dodat savu interesi Tērzētavā. Pēc webināra runātāju laikā pievērsīsimies šiem jautājumiem, tā kā droši. Tagad vārdu došu tev, Āri Jansson, kas ir vadošais pētnieks, mežzinātņu doktors. Lūdzu. Jā, labi, cienījamie kolēģi, tie, kas nav klātienē un tie, kas ir klātienē, es ceru, ka otrā pusē man arī var dzirdēt, šajā noteikti var dzirdēt, tā mēs esmu trenējies diezgan ilgi, tā lai runātu tādā dzirdamā balsī. Paldies par jūsu interesi, jāsaka tā, pirmkārt, jo jūs jau visticamāk atbraucāt nevis tāpēc, ka jūs rīt uz pusdienlaiku gribēsiet stādīt diškabāžu, bet tāpēc, ka vienkārši interesanta tēma. Kaut kas tāds, kas nav tā varbūt pārāk ikdienā dzirdēts, redzēts, un tad var apskatīties, kādas tās perspektīvas ir, vai no tā kaut ko mēģināt arī tā kā pabakstīties drusciņu vai nē, paspēlēties, citiem vārdiem sakot, jo tā jau ir tā mežsaimnieka priekšrocība, viņš drusku, jeb būtība, viņš drusku grib būt arī mākslinieks un drusku arī paspēlēties ar to, ko viņš dara, ne tikai štancēt klucīšus, visus vienādi izmēru, un tad pēc tam visus vienādā veidā dabūt līdz kaut kādai gala realizācijai, bet arī veidot to savu vidi, un tā skaitā dažādot to savu vidi, un diškabārds ir viens no tām koku sugām, par kuru mēs šobrīd mācamies aizvien vairāk, un kuru potenciāli arī varētu mums būt aizvien vairāk piemērota un izmantojama. Ja paskatāmies, kur tad mums ir diškabārža dabiskais izplatības areāls šobrīd Eiropā ar to zilāko krāsu, tas ir iezīmēts, ja dažādās kartēs varbūt mazliet atšķirīgi, bet mēs esam, ja tā skatās pēc geogrāfiskā platuma, faktiski sanākam uz šīs te koku sugas izplatības areāls ziemeļu robežas. Un šobrīd diezgan aktīvi notiekot klimata pārmaiņām, tas, kas ir, kāda veidojās tā situācija diškabārdim Eiropā, šajā te daļā diškabārdim kļūst par karstu un par sausu, un tas areāls patiesībā samazinās. Vēsturiski te viņš ir audzēts pietiekami daudz, bet pakāpeniski tā situācija viņam vairs sāk nepatikt, un no tās vietas viņš iet prom, vai, citiem vārdiem sakot, iznīkst. Vai vismaz nerada tādu situāciju, kurā viņi varētu būt kā saimnieciski nozīmīgi koku sugu. Savukārt šajā daļā diškabārdim tā situācija paliek labvēlīgāka, un tātad potenciāli viņš šeit varētu būt krietni vairāk. Ja skatās kopumā uz diškabārdu kā vienu no nemorālās zonas raksturīgajām koku sugām, tad, ja mēs šobrīd esam situācijā, kas saucās
Ķemiboreālā zona, iezīmēta ar pelēku, tai kartē tāda pārejas situācija starp boreālajiem, jeb tipiskiem ziemeļu mežiem un emerālajiem, jeb lapkoku dominantiem mežiem, tad 2100. Mēs jau esam iekšā tajos lapkokos ar abām kājām. Būsiet ievērojuši, ka dažas koku sugas, kurām tā pārvietošanās un izplatīšanās attālumi ir lielāki, piemēram, kļavas mums mežos paliek arvien vairāk. To sevišķi šobrīd ir ļoti viegli ievērot, jo visur ir tā krāsa, kad kur atkal kaut kādas kļavas ienākušas, neviens kāds stāda, neviens kāds citādi pārvieto. Un ja jūs paskatītos 30 vai 40 gadus atpakaļ, un kam ir tā laime vai nelaime, nezinu, bet atcerēties, kā bija 30 vai 40 gadus atpakaļ, tad jūs zinātu, ka tās kļavas nemaz tik daudz nebija, un tagad pēkšņi viņas ir. Kaut kas pamainījās. Ne jau mēs tur kaut ko no cilvēku puses daudz pamainījām, paregulēja to temperatūras režīmu, tur to termostatu pagriez drusku citādāk, acīm redzot, labāk patīk. Un tāda koku suga, kas ātrāk izplatās, tā nonāk ātrāk tajā situācijā, kur viņai patīk. Ar diškabāru tā izplatīšanās ir lēnāka, tad tie procesi arī sagaidāmi notiek lēnāk. Lūk, bet tā situācija kļūst aizvien piemērotāka. Tas nozīmē, ka ir liederīgi domāt par to, ka mēs varētu izmantot arī plašāku koku sugu spektru, nekā tas ir šobrīd. Kur ir tas? Tātad, ja paskatāmies no tādas ekonomiskās analīzes uz 2100. Gadu, ko ir taisījuši Eiropas mērogā pētnieki, liekot kopā dažādu veidu datus, tad principā tas, kas ir ticis prognozēts, tad Baltijas valstīs principā diškabārds varētu būt ekonomiski nozīmīgākā koku suga uz 2100. Gadu. Ir diezgan skaidrs, ka viņiem nav taisnība. Kā es zinu, ka viņiem nav taisnība? Lai uz 2100. Gadu diškabārds būtu nozīmīgākā koku suga, mums šeit būtu jāsēž nevis seminārā un jādomā, vai viņi izmantot vai neizmantot, bet jābūt jau pirmajiem 200,000 hektāru ārā jaunaudzēm, lai tas tā notiktu. Bet tas vienkārši atspoguļo potenciālu, klimatisko un augšņu potenciālu, kāds šai te koku sugai būtu, ja mēs viņu aktīvāk izmantot. Tātad tas potenciāls ir. Tā tas nebūs, bet kaut kādu daļu no šīs izmantojamības mēs noteikti varam sasniegt. Kur vēl diškabārds ir labs, droši vien, ka jāsāk ar to, kur mēs esam un ko mēs esam analizējuši. Tas ir no Latvijas dendrofloras Atlanta, tā karte, katrs tas 5x5 kvadrātkilometru, tātad 5x5 kilometru kvadrātiņš, tas, kurš ir pelēks, tur ir konstatēts vismaz viens diškabārds. Te var arī redzēt diezgan labi to diškabāržu piemērotību, jeb sasaist ar klimatu, kur tad ir daudz to pelēko kvadrantiņu un kur to kvadrantiņu ir maz, kāds tad ir tas gradients. Tātad jau vēsturiski šī te koku suga parāda, kur viņai ir labāk paticis un kur viņai ir sliktāk paticis. Tātad, ja klimatiskie apstākļi arī šajā daļā kļūst līdzīgāki, kā viņi vēsturiski bijuši šajā daļā, tad var sagaidīt, ka tie pelēkie kvadrantiņi arī šajā kartes daļā kļūs vairāk. Lūk, bet mēs, protams, ka savus pētījumus esam balstījuši uz lielākām audžu kopām, kuras šobrīd ir, un tur, kur viņas šobrīd ir, un šī ir tā vieta, kur mēs esam tagad. Tātad meža pētīšanas stacijas Šķēdes meža novads, kur ir principā lielākā diškabāžu audžu koncentrācija, ko mēs varam atrast, lielākā platība, dažāda vecuma, dažādas lietas viņos ir darīts arī vēsturiski reizē, to mēs varam iegūt visvairāk zināšanu par šo te koku sugu un viņas paradumiem. Un tieši tas arī ir darīts, analizējot gan pirmās paaudzes kokus, un ar pirmās paaudzes kokiem mēs šīs diskusijas ietvaros saprotam kaut ko, kas ir 120, 140 gadi, tātad visticamāk atvests no kādas vietas Polijā vai Vācijā, lielākoties Vācijā, cik tālu mēs zinām, kaut ko ar ģenētiskajiem marķieriem var atšifrēt, kuri tie reģioni ir, no kuriem tas materiāls ir atnācis, kaut ko arī nevar atšifrēt. Bet lielākoties tas ir no kaut kurienes Vācijā. Ar otro paaudzi šīs diskusijas ietvaros es saprotu to,
tos dabiskās, ja pašsējas ceļā atjaunojušos kokus, kuri šeit jau varbūt 60, 70 gadi veci, bet kuri jau ir izgājuši to filtru, ka viņu vecāki ir bijuši pietiekami stipri, pietiekami piemērot šim reģionam un tātad nonākuši tajā sēklu ražošanas privileģētajā stāvoklī, saražojuši tās sēklas un ir notikusi atjaunošanās. Nu, lūk, ja mēs skatāmies, kas tad ietekmē vai kādā veidā tad diškabārds var un varētu izplatīties Latvijā, tad kopumā dabiskā atjaunošanās ir sekmīga līdz 50 metriem no izcirtuma malas. Kāpēc es šajā gadījumā lietoju jēdzienu dabiskā atjaunošanās nevis pašsēji? Tāpēc, ka viena daļa no tā, kas atjaunojās, ir bijis saistīts ar sakņu atvasēm, acīm redzami diezgan sekmīgi tādā veidā atjaunojoties, jo tur daži diškabāži blakus tiem konkrētajiem vērtētajiem izcirtumiem ir bijuši arī piemistrojumā, un lielākā daļa, protams, ka ir iesējušies un tālāk auguši. Tātad līdz 50 metriem tā atjaunošanās ir notikusi pietiekami sekmīgi. Kas tad ir tie atjaunošanos ietekmējušie faktori? Nekādu lielu pārsteigumu tur nav. Diškabāžu biezums un augstums ir negatīvi saistīts ar to, ka viņam citas koku sugas grūžās virsū, jo vairāk ir citu koku sugu klātbūtne un jo lielāks ir to augstums, jo vairāk tas diškabārds ir apspiests, bet par to atšķirībā, piemēram, no priedes, diškabārds sevišķi stipri neuztraucās, jo viņš var iztikt ar ļoti, ļoti mazu gaismas daudzumu, lai izdzīvotu. Respektīvi, ja mēs pieņemam, ka gaisma virs vainagiem ir 100%, tad tas, ko vajag diškabārdiem, ir kaut kāds 1,5% no tās kopējās gaismas, kas ir virs vainagiem, lai viņš vienalga būtu zaļš un nemirtu nost. Viņš varbūt neaugst tik labi, bet viņš var pietiekami ilgi sēdēt un gaidīt un nemirt nost. Tā ir diškabāžu lielā priekšrocība, ja salīdzina arī ar mūsu ēncietīgo sugu, tad piemēram ar baltegli, kas ir zināma ēncietīga koku suga, tad tā gaismas prasība ir pat vēl mazāka. Nu, lūk, diškabārdim šajā kontekstā ir arī tā lielākā perspektīva, proti aizvien vairāk mums ir jārēķinās ar dažāda veida saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas ir saistīti kā ar mūsu pašu interesēm, tā ar Eiropas kopējām tendencēm, proti vajadzēs aizvien vairāk izmantot izlases cirtes vai pakāpeniskās cirtes vai tādus apsaimniekošanas paņēmienus, tam līdzīgus gan, piemēram, saistībā ar dabai tuvākas mežsaimniecības vadlīnijām un visā bioloģiskās daudzveidības aizsardzības tām stratēģijām un visu to pārējo, kas nu tur ir. Un šādā apsaimniekošanas sistēmā jēdzīgi darbojās ēncietīgas koku sugas. Latvijā, kā jūs zināt, saimnieciskos mežos mums ir 3 ēncietīgas koku sugas. Mums ir egle un egle. Un ar tām visām 3 mēs varam strādāt. Bet, ja mēs tomēr vēl gribam arī 4, tad diškabārds ir lieliska alternatīva. Jo kaut kā mums ir jāspēj pielāgoties tai situācijai, tai skaitā arī normatīvai situācijai, kur gluži objektīvi veidojās un ar ko mums ir jārēķinās. Ar diškabārdi pamatā tā arī saimnieko ar tādu vai citādu nekailcīšu pieeju, jo viņš tā ir ļoti piemērots. Nu, lūk, tas, cik ilgi diškabārds var noturēties noēnotā situācijā un neiet bojā, ir līdzīgi, kā jūsu pieredzē jau zināms arī ar egli. Piemēram, te ir koku caurmēru un īpatsvars sadalījumā pa caurmēriem diškabārdim, kas ir iestādīts pirms 30 gadiem. Iestādīts pirms 30 gadiem pēc retināšanas mistrotā skujkoku, lapkoku audzē, tātad priedbērs, egli, visi 3 labā meža tipā, labā situācijā iestādīts, bet tur tālāk nekas nav darīts. Kā jūs varat redzēt, viena daļa to koku ir pat 2-4 cm krūšaugstuma caurmērs, šitādi joprojām pēc 30 gadiem. Viņiem vienkārši nav gaismas tik daudz, lai viņš varētu labi augt,
bet viņš arī nost nemirst. Un tajā brīdī, kad viņam iedod gaismu, šitais ir vidēji caurmērs kontrolē, tajā brīdī, kad viņam iedod gaismu, pa dažiem gadiem šitais ir 4 gadi pēc tam, kad tā sagaudzes, tad tas, kas tur bija pa virsmu, ir novākts nost, pa 4 gadiem viņš izaug gandrīz 2 reizes resnāks. Tad ļoti labi spēja norēģēt, situācija izmainījās, viss kārtībā. Patiesībā tā situācija, es pat teiktu, ja viņa kapacitāte ir labāka arī šajā aspektā nekā eglei. Eglei, kā jūs zināt, ja paauga ir apakšā, pat ja viņi izskatās diezgan veselīgi, ja tagad paņem to valdaudzi, jeb sagaudz lielos kokus paņem nost, parasti tomēr ir tāds iesēdiens. Nav tā, ka viņi ar nākošo gadu jau riktīgi tas sāks augt. Parasti ir tāds iesēdiens un ir risks, ka daļa no tiem kokiem tās skujas paliks dzeltenas lielākai daļai, bet ka daļa no viņiem nedabūs apakaļ tās zaļās skujas. Tā arī paliks bez. Savukārt dišskabārdi, vismaz cik tālu mēs esam novērojuši un arī cik tālu ir literatūrā, tad tomēr viņam tas uzrāviens pēc tam, kad atbrīvojās dzīves telpa, ir efektīvāks un nav raksturīgi tik daudz tas iesēšanās tādās žargonā runājot. Lūk, augt viņš var stipri labi. Mēs arī bijām mazliet bažīgi šādā eksperimentā, vai tad nebūs kaut kāda sliktuma, mēģinājām atstāt daļu no tās sagaudzes virsū, daļā teritorijas, varbūt, ka tur būs labāk, bet nav labāk. Labāk ir, ja visus paņem nost, aiziet smuki augšā, nekādas vainas. Kāda ir vēl īpatnība, jeb kāpēc ar dišskabārdi saimnieko, lielākoties šādā te izlases ciršu pieejā vai pakāpenisko ciršu pieejā, kā kurā vietā, ir tāda, ka viņam ir vēlami sākumā, ka ir diezgan liels biezums. Un tikko sākumā vajag diezgan lielu biezumu, tā uzreiz tā skaņa šitā. Pieriet, lai dzird, kas tā par skaņu. Tas, protams, ka ir nopietnas ierīkošanas izmaksas. Var mēģināt to kaut kā kompensēt ar citu koku sugu piemistruojumu, kur būtu lētāks, potenciāli lētāks stādmateriāls, bet dišskabārdis kaut kā arī to pašu ēncietīgo egli, te ir sastādīts rindu mistrojumā, kaut kur pie 15 gadu vecuma, var redzēt, ka viņš ir diezgan labi spējis ar saviem zariem aiziet, principā, tā kā virsū un piebremzēt arī to eglas augšanu. Varbūt, ka to var darīt ar kaut kādu pāris gadu laika nobīdi to izdarīt, vai arī vienkārši tad ir jāatstāja visu to koku sugu mistru, kas jau tur nāk. Tad, ja jūs nedarat mežā neko, vai tad tur, kur lielākoties visticamāk dominēs bērs, un tad vēl kaut kas drusciņi, un tad pakāpeniski jādod vairāk vietas tam dišskabārdim. Savukārt, tad, kad jūs strādājat ar izlases pakāpeniskajām cirtēm, tur būs miljons to sējnīšu. Tā kā tā dišskabārži, ja kādam nav gadījies redzēt, un tā kā braucāt šurp pa ceļu un arī skatījāties tikai šitā uz malām, nē, ja tad jūs būtu redzējuši, tad redzēsim tagad pēcpusdienā apējot te loku, cik daudz viņu ir. Viņu tiešām ir ļoti, ļoti daudz. Tad mierīgi tiek nodrošināta tā situācija, kurā jaunaudzes biezums ir liels, tad ir tā labvēlīgā vide, kurā viņš arī smuki iet uz augšu un var veidot labu stumbra formu, labu dabisku atzarošanos, viss tur var notikt. Bet te mēs esam tajā situācijā, kurā esam, mums to biezumu ir jāpalīdz viņam veidot. Lūk, tad, kad tas dišskabārds tik ļoti ir saslavēts, tagad jums sāk vairāk interesēt, kā tad ar viņu kaut ko varētu darīt. Un primāri, lai ar viņu kaut ko varētu darīt vietās, kurās viņš vienkārši nav, kur nevar tikt līdz tai dabiskajai atjaunošanai, jo nav jau no kā, tad vajag sēklu avotu. Ar sēklu avotu mēs šobrīd sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem darām divas lietas. Vienu sadarbībā ar valsts mežiem un vienu sadarbībā ar meža pētīšanas staciju, proti atlasam pluskokus un notiek šo te pluskoku potēšana un, lai gatavot jaunu sēklu plantāciju, tātad, kur potenciāli varēs iegūt sēklas, savukārt daļā teritorijas šeit ir fenotipiski labās audzēs veikta retināšana. Tur jāsaka paldies arī dabas aizsardzības pārvaldē, kas nenobremzēja to mūsu stāstu un atļāva tādā veidā darboties.
Un te jūs varat redzēt labā sēklu ražas gadā, šitais te ir tas rieksniņš, tad labā sēklu ražas gadā, cik daudz tur to sēklu ir. Mežonīgos daudzumos viņš saražo sēklas, un tad potenciāli mēs esam uztaisījuši to retināšanu ar ideju, tad, kad ir nākošais labais sēklu ražas gads, tad jau varētu tikt pie kaut kāda materiāla daudzuma, jeb sēklu materiāla daudzuma. Tie ir divi procesi, kur šobrīd notiek. Kā tikt no šitās vietas līdz šitai vietai, to jums izstāstīs kolēģi, kuri par to ir veikuši diezgan nopietnu izpēti. Tas nebūs mana stāsta sastāvdaļa. Savukārt, tas, kas būs mana stāsta sastāvdaļa tajā brīdī, kad mēs gribam izmantot šādu materiālu vienā vai otrā pieejā, protams, ka ir svarīgi saprast, vai ar to mēs neizdaram kaut kādu skādi bioloģiskai daudzveidībai, vai precīzāk tam viņas pamata elementam, par kuru mūs pa laikam pārmet, vai par kuru izsaka bažas, tātad ģenētiskai daudzveidībai, vai tikai jūs tur stādot, vai šitā darot, vai tā nenoplicināsiet ģenētisko daudzveidību. Tāpēc mēs arī esam veikuši analīzi, ņemot materiālu gan no šīm te retajām audzēm, tātad izretinātajām audzēm, no kurām potenciāli tās sēklas varēs tikt ievāktas, gan no citām audzēm, un novērtējot, kāda tad ir šī te ģenētiskās daudzveidības rādītāji, un kopumā var droši apgalvot, ka nav tur kaut kāda noplicināšanās, tad mēs varam izmantot šo te materiālu tālāk atjaunošanā, neradot risku ģenētiskai daudzveidībai. Daudzveidība ir pietiekami augsta tajā, kas mums te ir. Nu, lūk, kāpēc es saku tajā tas, kas mums te ir? Tāpēc, ka vismaz bez tālākām pārbaudēm es teiktu, ka mums vajadzētu mēģināt paļauties uz to materiālu, kurš ir Latvijā, proti tas, kas jau šeit ir apliecinājis, ka spēj labi augt un nodrošināt labus tos rezultātus. Ja mēs paskatītos uz faktoriem, kas ietekmē tātad augšanu, cik lielā mērā viņi ietekmē augšanu, tad pirmai paaudzei tiem, kas te tika atvesti, ir diezgan izteikta ziemas perioda temperatūra, negatīvā ietekme uz pieaugumu, respektīvi, ja tā ziema ir drusku siltāka, tad ir foršāk, ja tā ziema drusku vēsāka, tad ir švakāk tie pieaugumi. Savukārt, otrai paaudzei tā ietekme ir krietni mazāk jau izteikta. Tad acīm redzot, vairāk sēklas ir atstājuši tie, kuri jau šeit ir bijuši piemērotākie, liekas pat diezgan likumsakarīgi. Un tātad viņiem tā ietekme vairs nav tik liela, šo te ziemas perioda temperatūra ietekme vairs nav tik liela, tātad viņi ir potenciāli labāk izmantojami šeit. Un ja mēs ņemam no tiem pašiem vecākiem, potenciāli atlasam pluskokus un strādājam ar viņiem vai strādājam ar to otro paudzi, mēs varam būt drošāki, ka tas materiāls būs piemērotāks mūsu meteoroloģiskajiem apstākļiem, mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Nu, lūk, tā, šitais būs bišķi pa traku. Tad, kad mēs šito visu esam apskatījušies, tad var novērtēt, ja ķerties klāt pie tādiem ekonomiskiem rādītājiem, proti, kāda tad ir tā augšanas gaita un ko mēs varam sagaidīt no diškabāža pieauguma. Un arī te augšanas gaitas vienādojums mēs esam likuši kopā, tās pelēkās līnijas ir no empiriskajiem datiem, tātad ir zaļēti koki, rekonstruēti viņu pieaugumi un tas veids, jeb tā trajektorija, pa kādu viņi aug. Tās melnās līnijas, tas ir tabulētās vērtības, jeb augšanas gaitas modeļu vērtības no teritorijām, kas arī ir klimatiski relatīvi līdzīgas. Jūs redzat, ka principā tie mūsu empiriskie dati un vienādojumi, kas ir relatīvi klimatiski līdzīgā teritorijā, diezgan labi iet kopā. Ja mēs skatāmies uz kokiem, kas ir 120–140 gadu veci, savukārt, ja mēs skatāmies uz tādiem jaunākiem kokiem, ap 60–70 gadi, tad tas augšanas rāviens sākuma posmā pat ir drusku labāks. Tad mums ir kā augšanas gaitas vienādojumi, kuri ir izmantojami modelēšanā, un ja jūs gribat ekonomiku priekš sevis sarēķināt un saprast, ko tad tur varētu sagaidīt vai nevarētu sagaidīt, un mums ir arī diezgan labs iemesls uzskatīt, ka tā augšanas trajektorija varētu būt pat labāka nekā no šiem vienādojumiem iegūstamā. Tajā daļā, kas jums
var būt interesanti, proti apmēram līdz tiem 60-70 gadiem. Kāpēc es saku tajā daļā, kas var būt interesanta? Tāpēc, ka vecākiem dišskabāržiem ir raksturīga šāda situācija, vai nu tas ir iekrāsojums, jeb tā saucamais neīstais kodols, vai diezgan daudz tur arī ir trupas iekšā. Šādu situāciju jūs neatradīsiet apmēram 60-gadīgos dišskabāžos, bet šādu situāciju jūs diezgan bieži atradīsiet 120-140 gadīgos dišskabāžos. Proti, nav tā, ka tajā sākuma galā viss ir kārtībā, smuka, tīra koksne, viss labi. Savukārt lielākā vecumā ir jāreikinās, ka viņam ir tādas problēmas, un uz to arī jāstrādā, domājot par dišskabāžu izmantošanu kā saimniecisku koku sugu no bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas viedokļa. Tajā vecajā galā, protams, ka ir vairāk tas, ko mēs saucam par mikrodzīvotnēm, šajos kokos, proti dažāda veida plaisas, zaru vietas, žākles, visādas piepes uz viņiem virsū un viss tas pārējais. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa mēs viņu saucam par mikrodzīvotnēm un liekam lielu pluszīmi tam visam priekšā. No saimnieciskā viedokļa mēs viņu saucam par stumbru defektiem un liekam lielu mīnuszīmi tajā pašā vietā. Tātad potenciāli šī koku suga var nodrošināt labu arī dzīvotņu klātbūtni, atstājot vienkārši varbūt vai tikpat vai vairāk ekoloģiskos kokus, kā mēs esam domājuši līdz šim, bet tajā saimnieciskajā daļā savukārt strādājot ar apmēram 60, varbūt 70 gadu aprits ciklu, reiķinoties, ka šajā vecumā būs stipri maz to stumbru defektu un varēs normāli strādāt. Tā kā viņš ir relatīvi labs arī šādai sabalansēšanai. Atgriežoties pie potenciālās ražības, kā jūs zinat, tad, kad ieliek mazu paraugu laukumu tajā vietā, kurā audze ir visforšākā, un tad pārreikina to ražību uz hektāra, tad var dabūt lielus skaitļus. Un tad, ja jūs esat pārdevēja pusē, tad jūs šitā var darīt, ja jūs esat pircēja pusē, tad šito neuzskat par pārāk ticamu varbūt, tā kā uz to skaitli nevajag skatīties, uz šito te kaut kur varētu sākt skatīties, es tā teiktu. Jebkurā gadījumā tas, kas ir pozitīvā iezīme šiem datiem, sācis viņus ir ierīkot tos parauglaukumus profesors Dreimans, tad viņi ir atkārtoti pārmērīti laukumi, ja absolūtās vērtības ir, tur vajag skatīties ar skepsi, tad tā trajektorija, pa kādu tās audzes pārvietojas, tā diezgan labi veidojās no atkārtot pārmērītiem laukumiem ilgākā laika posmā. Un te jūs varat redzēt, ka tā trajektorija, šī ir augšanas gaitas vienādojums, un te kā mums tā trajektorija iet, šitā jau ir otrā paudze. Tātad otrai paudze arī te var redzēt, ka tās trajektorijas ir straujākas, tātad ātrāk aiziet augšā arī kopējā krāja uz hektāra, salīdzinājumā ar to, kas notiek ar pirmās paudzes kokiem. Lūk, tā kā, bet potenciāli kaut kur šeit mēs varētu būt ar dišskabārdi nav tik traki, līdzīgi kā ar mūsu pašu koku sugām, plus mīnus apmēram ap tiem rādītājiem mēs varētu nonākt. Lūk, un tad, skatoties uz vēl vienu papildus faktoru, kas ir mehāniskā noturība. Mehāniskā noturība dišskabārdim ir līdzīga kā bērzam, tad principā samērā laba. Ja mēs skatāmies vētru bojājumus tajās reizēs vai tajās vietās, kur daļa koku sugas tiek bojāts un daļa netiek bojāts, tad priedē viņi ir visaugstākā, protams, bet bērs ir arī ap to pašu vai tikai drusku uz leju, un dišskabārds ir apmēram ap tiem pašiem bēzu rādītājiem no savas mehāniskās noturības. Tātad vēl viena papildus priekšrocība, salīdzinot šo te ēncietīgo sugu ar otru, jeb salīdzinot viņu ar egli, viņš ir noturīgs arī šādā te ziņā, tad noturīgs pret vēja bojājumiem. Ja runājam par augsnes prasībām, tad principā arī tajā aspektā viņš ir ļoti līdzīgs eglei, apmēram tur, kur jūs liekat iekšā egli, tur jūs varat likt iekšā arī dišskabārdu. Mums nav nekādu, jo tā lielā zvaigznīte un apakšā tā mazā piezīme, tur jāraksta tiem 6. fontā, tur, ko parasti liek visos juridiskos dokumentos, mums nav eksperimentu kūdreņos. Par kūdreņiem es nevaru neko apgalvot, ne labu, ne sliktu, vienkārši neko, tāpēc, ka nav. Bet cik tālu tas attiecās uz pārējām
meža tipu grupām, tad ir, un tur mēs redzam, ka tās augsnes prasības šai te koku sugai ir līdzīgas kā eglē. Tā kā, ja jūs domājat, varbūt šita stādīt egli, tad jūs tieši tāpat varat domāt aizstāt tai teikumā vārdu egli ar vārdu diškabārds, un jūs būsiet trāpījis vai trāpījusi. Un savukārt, tur, kur ir priedes augsne, tur viņš nebūs piemērots. Nepalīdzēs šajos te gadījumos. Nepatīk viņam vietas, kurās nav pietiekama augsnes auglība. Nu, lūk, diškabārds ir viena no platlapu sugām, ar kurām var strādāt. Salīdzinoši ar citām, piemēram, to pašu ozolu, viņam ir viena samērā liela priekšrocība, vismaz pagaidām ir. Viņu neēd. Viņš nav garšīgs. Vai arī viņi nav iemācījušies ēst. Kādreiz jau arī teica, ka bērns neēd. To ir iemācījušies ēst. Tie mūģi arī kaut kā apgūst. Apgūst to padarīšanu, kas saucās jaunu kociņu bojāšana, bet pagaidām vismaz neēd. Vienīgais nozīmīgākais kaitēklis, kas ir mums izdarījis lielu skādu visādos eksperimentos, ir zaķis. Tas gan ēd. Tam kaut kā ir patīk, un arī gan kokaudzētavā ir problēmas ar zaķi, ja viņš tur ir, gan arī tur, kur es rādīju to šito eksperimentu. Šito eksperimentu, kur mēs novācām sagaudzi, tad pirmajā gadā pēc tās sagaudzes novākšanas, tā kā bija tas pirmais riktīgais rāviens, tad bija daudz mizas bojājumu šitāda augstumā no zemes. Tad, principā, zaķu radītu mizas bojājumu. Nākošajos gados zaķu pēdu sniegā nebija mazāk, bet bojājumi bija beigušies. Tad, acīm redzot, bija kaut kas ļoti foršs tajā mizā, tieši tajā brīdī, kad bija tas augšanas rāviens, kad viņam patika. Bet tas arī bija viss, vairāk tālāk bojājumi nebija. Nu, lūk, citi arī neēd. Kopumā ar citiem platlapiem mēs arī varētu lēnām iemanīties, strādāt vairāk, un es domāju, ka vai nu mēs paši iepraktizēsimies, vai mums palīdzēs, vai veicinās to, ka mēs iepraktizējamies, tāpēc arī ar šīm te koku sugām tiek strādāts ar liepām kļavām, ir jaunauģu kopšanas eksperimenti ar ozoliem, liepām mums ir atlasīti pluskoki jauni tajos reģionos, kur vēl iepriekš ar viņiem nav strādāts, lai attīstītu sēklu bāzi. Principā tas potenciāls tur ir drusku jāpamācās un jāpaeksperimentē un jāpaspēlējās, lai saprastu, kā tieši, ar ko var darīt, kā var sagaidīt, lai mēs līdz tam rezultātam tiktu. Un to es droši vien aicinātu arī jūs darīt. Kur mēs varam redzēt labus rezultātus, ir piemēram ozols 120-130 gadīgas audzes. Vidzemē, man liekas, ka daļa no tām ir arī šitās pašas, kur mēs tos pluskokus esam lasījuši. Skaidri var redzēt, ka viņas ir stādītas, jo projām ir glītas taisnas rindas, ozoli tādi. Smukiem, taisniem stumbriem, viss kārtībā ar viņiem ir. Tas, ko mēs darām šajā aspektā, principā, ir skatāmies virkni bioloģiskās daudzveidības rādītājs, tā skaitā epifīti un veģetācija, mikrodzīvotnes, visādas tādas lietas, salīdzinot ar to, ko mēs varam sagaidīt no vietām, kur ozols pats ir ieaudzies, nevis kur ir mērķiecīgi strādāts, lai mēģinātu radīt bāzi tai pieejai, kad nav tā kā šobrīd, ja jums ir ozols kā valdošā koku suga, tad aizmirsties par to teritoriju. Skaidrs, ka tur tūlīt ieliks kaut kādu biotopu vai vēl kaut ko, vai pateiks vienkārši, ka ozolu nevajag zāģēt. Strādāt ar viņu varētu. Domājams, ka mēs arī to bāzi pakāpeniski lasam. Ja mēs viņu pakāpeniski lasam kopā un domājams, ka mēs viņu arī salasīsim, lai nāktu arī ar rekomendācijām, kā balansēt arī šādu koku sugu audzēs tās bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas un saimnieciskās intereses, nevis viņus vienkārši atkal nolikties kaut kādu dzeloņdrāžu žogu un viss ar to pašu arī apstājās, bet mēģinot tomēr domāt par saimniekošanu arī šādās teritorijās. Nu, lūk,
Rekomendācijas. Rekomendācijas tieši divas tā, lai nebūtu pārāk komplicēti. Viens, ka vajag stādīt, un otrs, ka vajag stādīt. Labi. Tas apmēram tā īsi un kodolīgi par ļoti lielu daudzumu dažādu nelielu eksperimentu, kādus mēs esam gadu gaitā veikuši. Ja kādam ir interese palasīt un gribās tādā mierīgākā tempā, nekā man varbūt te sanāca, tad viens avots ir disertācija, atrodama par diškabāžiem, atrodama, viņi ir Silaus mājaslapā, PDF formātā var viņu dabūt, izlasīt. Tur arī ļoti, šobrīd mēs viņus taisam arī tādas cilvēkiem lasāma garuma, tā lai jūs nenobītos, tad pārdesmit lapspušu ievads ar apskatu un apmēram tikpat daudz par būtiskākajiem rezultātiem. Tā kā aicinu iepazīties tur. Un šo un to, protams, mēs liekam pārskatos, un to arī tur jūs varat atrast un redzēt. Labi. Jā, paldies, Āri. Kā saka, pirmie jautājumi tērzētavā ir, līdz ar to es centīšos tev uzdot un tam līdzīgi. Es saprotu, ka viens dalībnieks ir informējis, ka viņām atrodas Cēsu novadā neliels diškabāžu stādījuma 18 gadi, stalbriežiem garšo apkos galotnis un pumpuri. Tas tāds komentārs visticamāk ir. Bet jautājumi... Dzirdēji, arī Gardēži, jā, tie jau ir iemācījušies. Viņiem tā ir tā populācija ar to augstāko IQ, to rādītāju. Tāpēc. Jā. Jautājums ir šāds. Kāds būtu optimālais šādas sugas ciršanas vecums galvenajā cirtē? Nu, tiem 60, 70 mums ir jāorientējās. Bet galvenokārt gan skatoties uz tiem pieaugumiem, kur ļoti smuki iet, gan arī skatoties uz to, lai jūs dabūtu stumbru iekšējo kvalitāti, tad koksnes kvalitāti, kurai ir mazi riski, ka tur būs defekti. Ap to ir jāorientējās. Labi, paldies. Kāds pielietojums būtu šādai koksnei? Kāda ir mērķi sortimentu galvenā cirtē un starp cirtēs? Vai audzēt šādu sugu ir un būtu iespējams šos sortimentus arī realizēt tirgū? Ekonomiskais fokus. Jā, lapkoku zaļbaļs. Lapkoku zaļbaļs ir tā pavisam vienkārši sakot, tas gala produkts, uz ko tiek orientēta saimniecība, izmantojams kā mēbeļu rūpniecībā, tā iekšējā apdarē kā zaļmateriāls, nav izmantojams ārējā, nav viņš skujkoks, tieši tikpat labi izmantojams kā tas pats bērs, piemēram, tā daļa, kas neiet finierī, daļa jau iet arī lapkoku zaļbaļķi. Ļoti, ļoti jēdzīgi, kā izskatās ekonomika, kā izskatās viņa izmantošana, kādā brīdī, kad gribās nedrīkstot jau reklamēt uzņēmums, aiziet līdz tai pašai IKEA apskatāties. Tur kāda trešā daļa ir rakstīts virsū diškabārdas pie mēbelēm. Tā koksne lielā mērā tieši tur arī tiek izmantot mēbeļu rūpniecība. Ir lielākais izmantotājs. Paldies. Jā, komentārs jauno ziemā apgrauž arī peles. Tāds komentārs bija noteikti. Tad ir jautājumi vairāk. Jā, peles, protams, bet tās jebkuru lapkoku apgrauzīs. Sākot ar ābeli, noteikti sākot ar ābeli, jo ābeli ir visgaršīgākā, bet tad tālāk arī ejot uz jebkuru lapkoku, ja viņas būs daudz. Paldies. Dalībnieks jautā vairāks, bet es secīgi pēc kārtas. Vai var un kur var iegādāties dažus stādus, kur ir izaudzēti no Latvijā iegūtas atlasītas sēklas? Parasti šī ir mana lielākā problēma, bet tagad man ir Kaspars Dagnī, kas atbildēs uz šito jautājumu. No tā es tiku vaļā. No Latvijā audzētas sēklas kaut kur parādās. No Latvijas audzētas sēklas mums pašiem nebūs, to es izstāstīšu, kāpēc. Bet ik brīdī, man liekas, tajā pašā mūsu seju grāmatā tur parādās, ka Latvijā ievācām tepatās, izaudzējām tur 5, 6, 7, vajag ieguglēt, ir Facebookā, ir bijuši, kad tur cilvēki pārdod. Bet citādi es nezinu. Jelgavas koku audzētavā, jā, Jelgavas koku audzētavā, jā, tā ir Latvijas. Jā, bet tur mēs bijām, mēs braucām bildīt parādījuši vēlāk, un jā, tā kā šitā. Bet lielā apjomā nav.
Jā, labi, paldies. Vai no diškabāžu iegūtiem apaļkokiem Latvijā ir pieprasījums? Šobrīd nav pieprasījuma, jo nav arī piedāvājumu. Tieši tik vienkārši mums ir audžu kopējā platība, es teiktu, varbūt drusku virs 100 hektāriem. Tā kopumā, ja mēs skatāmies uz kaut ko, kas ir audzis, nevis konkrēti punkti, kas ir kaut kādi daži koki vecos muižu parkos, apstādījumos un tam līdzīgās vietās, reizē to nav jau tāda apjoma, kas radītu tirgu atsevišķu nišu šai koku sugai. Paldies. Nākamais jautājums. Kādā vecumā pie labiem apstākļiem sāka ražot sēklas būtiskos apjomos un kā tas varētu ietekmēt meža cūku skaitu? Meža cūku skaitu daudz vairāk ietekmē Āfrikas cūku mērs nekā diškabāžs. Bet atgriežoties pie tā pirmā jautājuma, tur drusku ir dažādi no literatūras, bet 11 pārdesmit gadi ir jāgaida tomēr, kamēr sākās kaut kāda sēklu ražošana ātrāk īsti. 40 tu esi skeptisks pārāk. Pesimists. Nē, būs kaut kas drusku arī ātrāk. Tas, kas ir izaicinājums ar diškabārdu, ir ļoti līdzīgs, kā ir izaicinājums ar egli no sēklu ražošanas viedokļa. Proti, viņam arī ir sēklu ražas gadi un sēklu neražas gadi. Un tā, kad ir neražas gadi, tad vienkārši nav nekā. Un kārtīgā ražas gadā var salasīt ļoti, ļoti daudz sēklas. Meža cūks ir konkurence. Ja jūs gribat ievākt sēklas mežaudzē, tad jā, meža cūks ir izteikts konkurence. Viņām garšo. Ja sakrīt reizē diškabāžu nozoli, tad viņām vispār ir asta gredzenā. Varbūt būsiet ievērojuši dažus tādus notikumus, kad ir. Labi, tad jautājums. Kādas perspektīvas diškabāžu audzēšanai Latvijas austrumu daļā? Vai ir veikti kādi izmēģinājumi? Latvijas austrumu daļā mēs atradām vietu vis tālāk uz austrumiem, kur Latvijā var nonākt, bet izrādījās, ka mēs esam bišķi par vēlu. Militāristi viņi bija pirmie atraduši un ierīkojuši savu poligonu. Tad nekas cits neatlika, kā vienoties ar viņiem, ka mēs drīkstam tādu mazu stūrīti aizstādīt tajā poligonā, kas ir netālu no Daugavpils. Droši vien, ka kāds zina, ja tas ir aktuāli. Un šobrīd pirmie pāris gadi izskatās labi. Nav nekādas vainas nav. Bet es neņemšos izteikt nekādas apgalvojumus, lai viņš drusku vēl paaug tas stādījums. Vairāk sevišķi tādu labu stādījumu mums nav. Tas, kas ir Jaunkals, nav patiesībā arī pietiekami skarbi klimatiskie apstākļi, bet tajā teritorijā tas, kas ir bijis ierīkots zem Segaudzes, tātad ar labvēlīgāku mikroklimatu, bez tādiem lieliem riskiem. Tas, kas nogalina diškabārdi, ir negatīvās temperatūras zem -42. Viss beidzās arī diezgan lieli koki aiziet bojā. Tātad, principā, var būt situācija, kurā jums arī viņš 10 gadus aug tīri labi un pietiek ar vienu tādu riktīgu mežonīgu ziemu, lai ar to arī viss pabeigtos. Tad, kad mēs tiksim vaļā no tiem, jo vairāk mēs tiekam vaļā no klimata ekstrēmiem, jo mazāks tas risks ir, jo drošāk jūs viņu varat izmantot arī teiksim, Latvijas austrumdaļā. Nu jā, paldies. Saprotu, ērzētavā vairāk jautājumu nav, līdz ar to es teikšu tad šodien liels paldies tie, kas pievienojās attālināti. Gribu teikt, ka pietiekam liels dalībnieku skaits. Es saprotu, ka jums uz vietas ir vairāk kā 50 attālināti pieslēdzās gandrīz tuvu pie 70, tā kā šī tēma gana, manuprāt, ir aktuāla un katrs meklēt noteikti to iespēju savā. Tā kā paldies tev, Hāri, par šīm vērtīgām zināšanām un tiem veiktiem eksperimentiem un tam līdzīgi. Līdz ar to tiem, kas varbūt ir, kā saka, webinārā pieslēgušies attālināti, vēlos informēt, ka mēs ar lektoru kopā esam vasarā uzfilmējuši video materiālu tieši par diškabāžu audzēšanas praktiskiem tādiem materiāliem. Līdz ar to tiem, kas nav šobrīd iespēja uz vietas pēc šīs dienas webināra klātienē, būs iespējams to izdarīt šajā video materiālā. Tur Ārs arī jau komentēja dažādu šiem jautājumiem. Tā kā jā.
Un informējam par to, ka nākamais webinārs mums būs plānojās 14. novembrī par pakāpeniskām cirtēm Latvijā un to potenciālu. Tā kā tiekamies uz tikšanos nākamajos. Paldies, Āri! Labi, paldies!